Uz kurien mēs ejam vispār ar šo mūsdienu jaunatni? Sakiet, 6-7. Dārgie skatītāji, esiet sveicināti tikpat tiešo no Ozolniekiem. Mēs esam atbraukuši uz Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centru, kur mēs tad paskatīsimies, kā tad šeit jaunieši dzīvojas, kādos projektos viņi ir piedalījušies, cik viņi ir aktīvi. Un vienādi sakot, iedvesmosim arī pārējos būt tikpat aktīviem, kā mēs redzējām to jau Rēzeknē, šodien Ozolniekos, un tad mēs dosimies tā, tikai taisni uz priekšu. Ejam! Valter, esi sveiks. Lauris mani sauc. Valter. Prieks iepazīties. Apsveic. Kā jūs šeit jauniešu centrā esat izmantojuši opciju piedalīties pirmkārt tajā projektā? Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam izveidojuši 3 resursu bāzes, kas ir sakramējums čemodānos un pārvedams. Mēs redzam pirmo čemodānu šeit darbībā. Šis ir podcasts studija. Tie ir mikrofona austiņas, ieraksts, skaņas karte, dažādi datori, lai veidotu šādu tipu podcastu. Un es domāju, ka nav noslēpums, ka mums ar šo vispār ir izveidojis jauniešu biedrība, kas ir pašāks podcasts. Un tad otrs čemodāns ir digitāla dizaina druku studija. Mēs varam apdrukāt apģērbu, veidot uzlīmes, apdrukāt džemperus, apdrukāt krūzes, dažādas citas lietas. Tas bija tikai otrais čemodāns, vēl trešais. Viņam ir kaut kāds kodiņš uzlikts no čemodānam, vai ne? Satanais kodis. 6767. Jā, piemēram, jā. Un tad trešais čemodāns - foto un video studija pārvietojumā. Tur ir profesionālā kamera, arī 5 mobilo telefonu stabilizatori. Tu vari mums izvest vēl kādā ekskursijā mazliet? Var. Vai mēs varam kaut kādus jauniešus satikt? Jā. Iesim paskatīsimies, pajautāsim, vai viņi šeit ir piespiedu kārtā, vai patiešām viņi šeit vēlas būt. Es jokoju. Protams, ka viņi šeit vēlas būt. Vai tiešām tā ir? Skatieties turpinājumā. Pagaizējam kaut kur iepazīstam kādu dāmu. Tu, Agnes, negribi iepazīties? Viņa teica nē. Agnes ir Ozolnieku centra vadītāja, viņa pats paša. Agnes, mēs varam iepazīties, vai? Varam iepazīties, ja? Ar ko jūs nodarbojaties šeit? Pastāstiet īsumā. Jūs kaut ko rakstat? Rakstu pašvaldībai, lai piešķira līdzfinansējumu projektu. Man ir jautājums. Kā, piemēram, tā kā raksta projektu, vai drīkst dokumentā iemest tādu mazliet skarbāku vārdu iekšā? Tā kā davari veči saņemās, vienreiz iedodiet jaunatnē. Es domāju, ka jā, ka var, jo to jau raksta jaunieši. Jauniešu valodā. Kāda ir jauniešu valoda? To es pajautāju jauniešiem pašiem. Uztaisam 6-7. Zināt šo? Nē. Jūs nezināt? Agnes, vienu reizi. Sakiet 6-7. Netraucēšu. Jā, labāk, lai viņiem izdodas. Davai, valsim. Ko tu grausties? Sveicināti, meitenes. Čau! Cik bieži jūs nākat uz šejieni un kas ir tas, kas jūs velk? Es personīgi nāku aptuveni 2-3 reizes nedēļā. Man ļoti patīk vispār šeit uzturēties, kā reiz ir rītīgi daudz ko darīt. Mostly es nāku tad, kad ir kā kaut kāds pasākums vai kaut kāda sapulce. Tu esi bijusi kaut kad uz tādu sapulci, tā, ka iet te pa gaisu viss. Man liekas, Agnese tik ļoti māk visu kīpot kā kalnu, Aurelīnu kopā, kad mums Ko darīt? Kīpot kalnu? Jā! Tas ir jaunais teicis. Jā. Es nezinu kā. 6-7. Ok, tātad tas ir. Es protu arī dabot. Skatiet, dab. No cik gadiem tu vairs neseko trendiem? Es tagad gribētu saprast. Man šobrīd ir 30, man liekas, ka es apritēju un esmu vismaz 10 gadus. Cik jums ir vecums kāds? 18, 14. 14 gadi? Kurien mēs ejam vispār ar šo mūsdienu jaunatni? Kāds sakars? Paskatījos, GBL tumbiņa, kur ir. Es jums parādīšu jaunāko dziesmu, kāda ir izgājusi. Taļu? Nē, jau manējo. Nē. Dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidām Lauri Zalāns. Opa, Gangnam Style! Šeit Klausies, ja? Dzirdē? Dzēšam mārā. skolotāji un draugi, skolotāji un Tu tā dejos, ir te no vienas pusītes uz otru. Kas? Un šito jūs pašai esat apdrukājuši, ja? Tas pirmais jums priekšs džempers. Tiešām? Jā. Ei, tūnos jūs tagad varat ievērtēt uz modeļa kārtas. Kur ir modelis? Paldies, ka skatījāties, draugi mīļie. Tiekamies jau nākamajā epizodē, kur mēs dosimies jau uz citu jauniešu centru un skatīsimies, kā tad viņi tur dzīvojas.